Šefildā Eiropas čempionātā daļslidošanā Denis Vasiljevs izvēles programmā kā vienmēr nodemonstrēja atraktīvu un emocionālu sniegumu, tomēr pieļāva arī vairākas kļūdas un saņēma 149,71 punktu. Summā Vasiljevam 227,51 punkts un sacensību noslēgumā viņam 9. vieta. Otrs Latvijas pārstāvis Fedirs Kuļišs izvēles programmu sāka labi, tomēr vēlāk pieļauja vairākas neprecizitātes un ar summā iegūtajiem 201,22 punktiem Eiropas čempionātu noslēdza 15. vietā. Pirmo reizi kontinenta čempionu godā tika Nika Egadze, kurš Grūzijai izcīnīja jau otro zelta medaļu Šefildā. Otrais bija Mateo Rico no Itālijas, bet trešais Čehijas pārstāvis Georgijs Reštenko. Sieviešu sacensībās otro gadu pēc kārtas par Eiropas čempionu kļuva igauniete Nīna Petrikina, kura sasniedza teicamu personisko rekordu 216,14 punkti. Sudraba medaļa 2024. gada čempionē Lunai Hendriksai no Beļģijas, bet uz goda piedestāla trešā pakāpiena kāp itāliete Lara Naki Gutmana. Šobrīd LTV 7 tiešraidē varat skatīties izvēles deju.